Šovasar Rēzeknē tiek veikti siltumtrašu remonti 3 pilsētas ielās – Zemnieku ielā, Meža ielā un Atbrīvošanas alejā. Šie remonti ir nepieciešami, lai uzlabotu iedzīvotāju pakalpojumu kvalitāti, kā arī lai samazinātu siltuma zudumu siltumtrasēs. Šajā sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Rēzeknes pilsētā tiek realizēti 2 kohēzijas fonda projekti. Tātad pirmais ir siltuma pārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes centralizētās siltuma apgādes sistēmā. Tas ir otrais posms, ko iedzīvotāji var redzēt. Tā ir Zemnieku iela, kas visai ir pārekta. Tas ir 1,8 km, ļoti apjomīgs darbs. Un otrs projekts ir siltuma pārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajona centralizētās apgādes sistēmā. Tātad šī projekta ietvaros tiek arī mainītas siltumtrases Ziemeļu rajonā pie centrālās katlumājas, Ziemeļu rajona katlumājas, jā. Tur darbi jau ir praktiski pabeigti. Un projekta otrais posms, tas ir Vipingas rajonā, tā ir Meža iela, kur arī tiek mainītas siltumtrases. Un tuvākajā laikā abi šie projekti tiks, cerams, veiksmīgi pabeigti. Sijā Rēzeknes siltums plānos ir uzstādīt telemetrijas iekārtu Vipingas un Ziemeļa rajona namiem, lai cilvēki, kas dzīvo daudz dzīvokļu namos, kuros ir uzstādīti jauni ultraskaņa skaitītāji, varētu birojā nolasīt tos tādā veidā, atbrīvojot iedzīvotājus no skaitītāju un rādītāju paziņošanas. Šis jauninājums sniegs iespēju apstrādāt, kā arī atbilstoši grafikam sekot līdzi, vai temperatūra tik piegādāta patērētājam, kā arī kā viņi izlieto siltumenerģiju. Šo projektu realizācijā tātad tiks uzlabota energoefektivitāte, tātad siltuma zudumi samazināsies, jā. Samazināsies izdevumi uz eksploatāciju mums, jo nebūs siltumtrašu pārāvumu, avāriju, kas samazinās tātad izdevumus un arī uzlabos pakalpojumu priekš gala patērētāju, siltumenerģijas saņēmēju. Pagājušā gadā iedzīvotāju neapmierinātība izraisīja laikā nepieslēgtais karstais ūdens. Šogad Rēzeknes iedzīvotāji var būt mierīgi, karstais ūdens drīzumā tiks pieslēgts visos rajonos. Tas attiecas uz Ziemeļu rajonu, tur jau karstais ūdens ir pieslēgts. Jau tā kā mēs arī solījām, remontdarbi tika veikti laicīgi, bet uz doto brīdi netiek piegādāts siltumenerģija centra rajonā. Bet tas līdz 4. augustam mēs šos darbus visus veiksim, un tāpēc 4. augustā centra rajonā var gaidīt silto ūdeni. Siltumtrašu remontdarbi Zemnieku ielā tiks pabeigti 23. augustā, savukārt Vipingas un Ziemeļa rajona darbus ir plānos pabeigt līdz 29. jūlijam.